Kā pievienot otru pieaugušo savai Milī ģimenei? Milī ģimenes kontā var būt vairāk nekā viens pieaugušais lietotājs. Taču pirms mēs parādīsim, kā uzaicināt citu pieaugušo, lūdzam ņemt vērā, ka tikai ģimenes administratoru lietotājs var uzaicināt papildu pieaugušos lietotājus ģimenei, tāpēc, ja neesat ģimenes administrators, jūs to nevarēsiet to izdarīt, kā arī nevarēsiet pārvaldīt bērnu profilus šajā ģimenē. Lai varētu uzaicināt citu pieaugušo lietotāju, jums ir jābūt identificētam lietotājam. Ja nevēlaties būt ģimenes administrators, varat deleģēt šīs tiesības citam pieaugušajam, kuram jau ir jābūt jūsu ģimenes kontā. Kad uzaicinātais pieaugušais lietotājs ir veiksmīgi pievienots ģimenes kontam pēc pilna reģistrācijas procesa pabeigšanas, jūs nevarēsiet vairs noņemt šo pieaugušo, jo šis pieaugušais būs pilntiesīgs Milī klients un tikai šis lietotājs izlems, vai izdzēsties no ģimenes vai pilnībā dzēst savu kontu. Ģimenes e-maciņš ir pilnībā koplietots visiem pieaugušajiem, tāpēc visi pieaugušie, kurus uzaicināt, varēs tērēt līdzekļus no šī e-naudas maciņa. Jūs varat ne tikai uzaicināt personas, kas vēl nav pieaugušie Milī platformas lietotāji, bet arī lietotājus no citām ģimenēm. Šādos gadījumos viņi varēs pārslēgties starp dažādām ģimenēm. Lai uzaicinātu pieaugušo lietotāju, dodieties uz ģimenes konta sadaļu ģimene, nospiediet pogu pievienot lietotāju un izvēlieties opciju uzaicināt pilngadīgu lietotāju, pēc tam vienkārši ievadiet e-pasta adresi un ielūgums būs nosūtīts. Šim lietotājam tagad būs jāiziet pilns reģistrācijas process tāpat kā jūs iepriekš, un viņš kļūs par pilntiesīgu Milī platformas klientu. Kad šis lietotājs būs pabeidzis reģistrācijas procesu, tas tiks parādīts ģimenes konta sadaļā. Ja šis pieaugušais atrodas dažādās ģimenēs, viņa sānjoslā būs ģimenes pārslēdzējs, kas ļaus pārslēgties starp ģimenēm.